Šodien šeit Eiropas mājas bija ļoti interesanti debati pilnīgi pārpildītā zālē, ko moderēja Inga Spriņģa, žurnālisti, kur veidoja interesants pētījums par termiņu uzturēšanas atļauju nekustamā īpašumā biznesa Latvijā. Par to mēs tiešām šeit arī diskutējām. Bija ļoti karsts, kā vienmēr, un mums nav pārsteigums, ka šo termiņu uzturēšanas lobijs, kurš vēlās samazināt sliekni no 250 000 eiro uz zemāku, lai varētu ielausties arī īres tirgos un neļaut pirmā mājokļa pircējiem Latvijā, kur programma tikko sākusies ar valdības atbalstu beidzot, arī tiem izsist, tirgu no kājām. Un faktiski tā tik lietot visdažādākie argumenti, ka tieši tā termiņa uzturēšanas atļaujas ir tās, kas uztur šo cilvēku iespēju nebraukt projām, it kā latviešu sapnis būtu vienmēr strādāt par celtnieku vai mākleri un pelnīt uz termiņu uzturēšanas atļauju pārdošanu nekustamos īpašumos pašam no viņiem īrēt, un ja šai īrei pietrūks, tad aizņemties no ātriem kreditētiem. Tas nav tas, ko latviešu cilvēki, protams, izvēlās braukt uz Lielbritāniju vai nebraukt. Tā kā tie ir tādi īstermiņa risinājumi. Un beigās es gribētu teikt, ka debate bija ļoti interesanti. Bija divi saimnes deputāti, Čigāns kundze un Ķīškungs. Un tas interesantākais bija tas, ka, manuprāt, bija diezgan vienots tas viedoklis, ka nevajadzētu mainīt šos nosacījumus. Mans priekšlikums bija arī noteikti, ka šis nekustamā īpašuma termiņu uzturēšanas atļaujas beidzās pēc 3 gadiem. Var arī ātrāk, 2 gadus, ja Saeima spējīgi to pieņemt, bet lai arī nemaldinot tos, kas joprojām vēl investē mājokļos priekš trešo valstu pilsoņiem. Savukārt trešo valstu pilsoņu investīcijas uzņēmēju darbībā pašu kapitālā kompānijās, kas strādā reālajā sektorā vai finanšu sektorā, tā ir veicināma lieta, to dara praktiski visas Eiropas Savienības valstis, un tas rada nodarbinātību un darba vietas Latvijā.